Sveiki, es esmu Royal Master, Juga Young. Šodienas lekcijā mēs kopā apspriedīsim 4 kritērijus uzņēmumu izvēlei un sistēmas nozīmi. Patiesībā es sākotnēji biju parasts skolotājs, kas mācīja pamatskolas skolēnus. Taču tagad esmu kļuvis par veiksmīgu uzņēmēju. Atomi esmu Royal Leaders kluba dalībnieks ar gada algu 200 miljonu un pavadu aizņemtu ikdienu kā personīgās platformas īpašnieks, kā tas bija iespējams parastai mājsaimniecei un akadēmijas skolotājam. Šīs noslēpuma atslēga ir tieši Atomi veiksmīgajā sistēmā. Izvēloties tīkla mārketinga uzņēmumu ir jāzina 4. kritērijs. Jums ir jāpārbauda, vai ir pieejama veiksmīga sistēma, kurā parasti cilvēki var gūt panākumus. Tātad, kā mēs varam gūt panākumus tīkla mārketingā? Vispirms ir jāizprot tīkla mārketinga izplatīšanas struktūra. Ņemsim zobu pastu par piemēru. Mēs esam izstrādājuši jaunu zobu pastu. Mēs zinām, ka uzņēmumi reklamē šo zobu pastu, izmantojot televīziju, avīzes, internetu un to pārdot caur veikaliem, kioskiem un starpnieku vietnēm, iesaistot izplatītājus. Tā kā patērētāji nevar iegādāties visus produktus tieši no ražotājiem, ir neizbēgami, ka rodas starpnieku izplatīšanas process, un jo vairāk ir starpnieku, jo augstāka ir produkta pirkuma cena. Tomēr tīkla mārketinga struktūra ir ražotāja, uzņēmuma un patērētāja izplatīšanas struktūra, tāpēc uzņēmums var piedāvāt kvalitatīvus produktus par zemām cenām, un patērētāji var iegādāties produktus daudz lētāk. Patērētāji var kļūt par pārdevējiem bez sākotnējām investīcijām un gūt peļņu. Tas ir tieši tas, kas padara tīkla mārketingu par īpašu izplatīšanas sistēmu. Apskatīsim vēlreiz izplatīšanas sistēmu. Tas ir tiešais darījums starp piegādātāju un patērētāju, kurā tiek reklamēti un pārdoti produkti. Šādā tiešajā darījumā tiek samazināti izplatīšanas un reklāmas izdevumi. Tādējādi klientiem var piedāvāt kvalitatīvus un lētus produktus, un šis darījums netiek pabeigts vienā reizē. Klients, kurš iegādājas preci, reklamē un pārdot produktus saviem apakšējiem klientiem B un saņemot noteiktu atlīdzību. Ja piesaista klientus B un viņi reklamē un pārdot produktus citiem klientiem, tad B un C visi saņem atlīdzību. Tādējādi, jo vairāk klientu ir, jo vairāk notiek reklāma un pārdošana. Ja cilvēku ir daudz, var gūt ienākumus no sistēmas, pat ja viņš atkārto to pašu darbu. Tas ir ļoti labs sistēmas modelis, jo var gūt ienākumus gan par padarīto darbu, gan arī bez darba. Tad vai visi var gūt panākumus tīkla mārketingā? Diemžēl tā nav. Ja runāšu par sevi, pirmo reizi ar tīkla mārketingu saskāros 32 gadu vecumā. Te biju uz iepazīšanās randiņu ar savu vīru. Mans vīrs strādāja par uzņēmēju Slovenā, globālā uzņēmumā, kas nodarbojās ar tīkla mārketingu. Tajā laikā viņš 6 stundas stāstīja par tīkla mārketingu, un klausoties, sapratu, ka nav nepieciešama sākotnējā iemaksa, nav jāmaksā par apmācībām, un es varu saņemt to, ko nopelnu. Tīkla mārketings izklausījās kā ļoti laba teorija. Tajā brīdī man šķita, ka, ja varu nopelnīt 1 miljonu mēnesī, varbūt varu nopelnīt arī 10 miljonus. Tāpēc ar lielām cerībām mēs ar vīru sākām nodarboties ar tīkla mārketingu. Es to darīju kā galveno darbu 6 gadus un kā blakus darbu apmēram 4 gadus, kopā vairāk nekā 10 gadus. Tomēr, neskatoties uz to, ka mēnesī vēlējos nopelnīt 10 miljonus, bet ikdienas izdevumus nevarēju sekt, es sekoju visiem norādījumiem un šķita, ka nauda noteikti nāks. Jo tīkla mārketinga teorija ir patiešām saprātīga. Bet kāpēc tad nav ienākumu? Man bija daudz pārdomu, bet, kad ierados Atomi, es sapratu iemeslu. Ir ļoti svarīgi saprast, ka ne visi, kas strādā tīkla mārketinga uzņēmumos, gūst panākumus. Lai gūtu panākumus tīkla mārketingā, uzņēmuma sistēma ir vissvarīgākā. Atomi ir saprātīgi no patērētāja viedokļa.
Tas ir pārdošanas pamats. Patiesībā lielākā daļa tīkla mārketinga uzņēmumu koncentrējas uz dalībnieku skaita palielināšanu, nevis uz produktu kvalitāti vai konkurētspēju, jo viņiem ir jānosaka augstas komisijas, tāpēc produktu cenas ir augstas, bet Atomi ir citādāk. Es varu minēt savu pieredzi. Iepriekšējā uzņēmumā, izmantojot visus savus kontaktus un zināšanas, cik vien varēju, centos pārdot vitamīnus, bet klienti tos nepērk atkārtoti. Pat ja es centos, atkārtota pirkšana nenotika. Tāpēc es tieši jautāju, kāpēc tā, viņi atbildēja, ka tas ir neizbēgami, jo vitamīni maksāja apmēram 80,000 wonu, pat ja produkts ir labs, parastiem cilvēkiem. Lai 4 cilvēku ģimene varētu lietot 80,000 wonu vitamīnus, tas izmaksātu vairāk nekā 300,000 wonu mēnesī, un tas nav naudas apjoms, ko var atļauties katru mēnesi, tāpēc atkārtota pirkšana nenotika. Savukārt Atomi ir klientiem bija ļoti augsta atkārtotas pirkšanas līmeņa. Cenas bija zemas. Atomi varēja iegādāties labus vitamīnus par 10,000 woniem, par 40,000 vai 60,000 woniem. Varēja nodrošināt 4 cilvēku ģimenes veselību. Ne tikai vitamīni, bet arī kosmētika, zoba pasta, higienas preces ute. Klienti, kas iegādājās produktus, turpināja tos pirkt. Jo ne tikai cenas bija zemas, bet arī kvalitāte bija izcila. Kad sabiedrībā bija strīdi par zoba pastu vai higienas precēm, Atomi vienmēr bija drošs. Produkti ir labi, vai ne? Cenas ir saprātīgas, vai ne? Tāpēc man nav jāstāsta garas runas, jo klienti paši bez izņēmuma iesaka tos apkārtējiem un atkārtoti pērk. Tā kā pirkšana turpinās, cilvēki to uzskata par biznesu, neatkarīgi no tā, vai viņi ir blakus vai pilna laika darbinieki. Turklāt, no uzņēmēju viedokļa tas ir saprātīgi. Parasti daudz līmeņu mārketinga uzņēmumos sauktos par zvaigžņu mārketingu. Pirmais, kurš uzsāk, saņem vislielāko atlīdzību, un, ja tiek veikta tāda pati piepūle, sponsoram piederošā atlīdzība nevar būt vienāda vai pārsniegt to. Tomēr Atomi ir noteikta augšējā robeža, un, kad tiek sasniegts noteikts apjoms, atlīdzība kļūst vienāda. Turklāt citi uzņēmumi bieži prasa reģistrācijas maksu, iestāšanās maksu, ikmēneša uzturēšanas maksu un ieteikumu atlīdzību. Kad uzsāk uzņēmēju darbību, šie nosacījumi var šķist, ka tie atvieglo naudas ieguldīšanu uzņēmējiem sākumā, taču tie rada barjeras, kas neļauj ikvienam piekļūt, taču Atomi šādu nosacījumu nav. Tā vietā, balstoties uz kvalitatīviem produktiem, es varu izveidot savu apakšējo dalībnieku tīklu, un punkti no atkārtotām pirkšanām 100% nonāk pie manis. Tas ir ļoti saprātīgi. Šādas saprātīgas sistēmas izveides pamatā ir priekšsēdētāja vadības filozofija. Iepazīstināšu ar dažām Atomi vadības filozofijas iezīmēm. Pirmkārt, Atomi uzskata klientus nevis par līdzekli, bet par mērķi. Lai panāktu klientu panākumus, ir nepietiekami tikai apmierināt viņus. Ir jāiet pāri klientu apmierinātībai un jāsasniedz klientu sajūsma, kā arī jādomā par to, kā panākt klientu panākumus. Satiekot Atomi, patērētāji var iegādāties labas preces par zemu cenu un gūt panākumus kā patērētāji. Savukārt uzņēmēji gūst panākumus kā uzņēmēji. Otrkārt, Atomi tiecas uz superuzņēmumu. Lai to panāktu, godīgums un labestība tiek uzskatīti par labāko stratēģiju. Un uzņēmums stingri ievēro izplatīšanas būtību, piedāvājot patērētājiem augstas kvalitātes produktus par pieņemamām cenām. Treškārt, Atomi cenšas nodrošināt līdzsvarotu sadali. Atomi darot visu iespējamo, lai patērētāji varētu iegādāties labākus produktus par zemākām cenām, lielāko daļu radītās vērtības, atdot patērētājiem vienlaikus, veicot dažādas labdarības aktivitātes, lai veicinātu sabiedrības veselīgu attīstību.
Pēdējo 3 gadu laikā Atomi ir ziedojusi apmēram 40 miljardus, kas ir 10% no uzņēmuma peļņas sabiedrībai godīga un līdzsvarota. Atomi sadale veicina patērētāju atkārtotu pirkšanu un pastiprina biedru lojalitāti, nodrošinot Atomi ilgtspējīgu izaugsmi. Un visbeidzot, kas ir vissvarīgākā, vadības filozofija. Atomi cenšas izdzīvot. Mūsu valsts uzņēmumu vidējais izdzīvošanas laiks ir apmēram 10 gadi. Bet tīkla mārketinga uzņēmumiem tas ir vēl īsāks. Atomi dibinātājs Park Hang-il kungs uzskatīja, ka vissliktākais vadītājs ir tas, kurš noved uzņēmumu līdz bankrotam un centās izveidot sistēmu, kas nodrošina izdzīvošanu un izaugsmi. Kā rezultātā ir izveidota sistēma, kas ļauj cilvēkiem bez pieredzes tīkla mārketingā gūt panākumus. Patiesībā, ierodoties Atomi, varat apmeklēt dažādas lekcijas. Turklāt, semināri un lekcijas, kas iepriekš notika tikai klātienē, tagad ir pieejami arī tiešsaistē. Tādējādi tos var skatīties un mācīties jebkurā laikā un vietā. Ir pieejamas lekcijas, kas sniedz informāciju par panākumu punktiem, piemēram, Success Academy. Un LIFE scenario, kā arī vienas dienas semināri, kuros tiek skaidrot uzņēmējdarbības pamati un produktu apraksti, kā arī vakara nodarbības, kas notiek pēc darba, un jauni abri kursi iesācējiem. Un Atomi biznesa skola. Šie dažādās izglītības programmas ir pielāgotas uzņēmēju līmenim, lai palīdzētu iesācējiem veiksmīgi iekļauties Atomi. Šī izglītības programma sniedz virzienu, kā parastiem cilvēkiem gūt panākumus bez neveiksmēm. Klausoties augsti atalgoti cilvēku stāstos, var saprast, kāpēc viņi ir guvuši panākumus, un tas liek domāt, ka arī parasts cilvēks var gūt panākumus. Atomi izglītības sistēmu nevada izcili individi, to veido uzņēmums un uzņēmēji kopā. Patiesībā augsti atalgoti cilvēku stāsti Atomi ir ļoti parasti. Lielākā daļa no viņiem ir strādājuši smagi, bet viņiem nebija kapitāla vai izcilu prasmju. Viņi nebija atšķirīgi no jums. Arī es biju tāds pats sākumā. Eksperti brīdina, ka sabiedrībā, kas pārsniedz 80 gadu vecumu un ieiet 100 gadu vecumā, nākotne var kļūt par ierobežojumu daudziem parastiem cilvēkiem, kuri nav sagatavojušies. Toreiz es arī nezināju, ko darīt nākotnes labā. Ja es nebūtu sastapis Atomi, es joprojām dzīvotu ar bailēm par nākotni. Es bieži saku daudziem partneriem, ka Atomi ir uzņēmums, kas izveidots, lai īstenoti stingru vadības filozofiju, balstoties uz dibinātāja pieredzi, un tāpēc ir unikāla panākumu sistēma, kas ļauj parastiem cilvēkiem gūt panākumus. Tāpēc es esmu šeit. Ir panākumu sistēma, kas ļauj ikvienam gūt panākumus, un jūsu panākumi ir sagatavoti. Līdz šim bija Royal Master Yoga Jung. Paldies!